Mani sauc Amanda. Šī ir mūsu meitiņa Letīcija. Jā, mani sauc Mārtiņš. Un Letīcija pasaulē nāca Vidzemes slimnīcā pirms 3 nedēļām. Un pirms gada mums piedzima brālīts arī Vidzemes slimnīcā 5. jūnijā. Un brālīts dzima akūtā ķeizarā. Un par cik tas periods bija tikai gads, maziņš laika posms, tad arī Letīcija nāca pasaulē ķeizara operācijas laikā. Grūtniecība vispār noritēja diezgan veiksmīgi, es teiktu, līdz 7. mēnesim. Veiksmīgi tādā ziņā, kad es jutos ļoti labi. Man šķita, ka es varu kalnā kāpt un visu darīt. Bet pēc 7. mēneša jau man, protams, palika krietni grūtāk un jau varēja sākt just, ka es esmu stāvoklī. Un cepur nost vīram, kurš bija vislielākais atbalsts man un manai ģimenei. Jā. Vispār 17. jūlija diena mums bija diezgan interesanta, jo Letīcijai bija jānāk pasaulē 20. jūlijā noteiktā ķeizara operācijas laikā. Bet par cik man bija ļoti zems dzelzs līmenis, tad es sarunāju ar savu vecmāti, ka mēs atbrauksim, ielēsim man dzelzīti sistēmā un paklausīties tonīšus. Un tad notika tā, kad man bija grūta nakts. Un tiešām bija ļoti grūti jau pēdējās dienas. Un vienojoties ar vecmāti un ārstas vietas, mēs nolēmām, kad negaidīsim, kad Letīcija nāks pasaulē 17. jūlijā. Doma bija tāda, ka vakarā būs ķeizars. Un tad man pa dienu bija plānots barbers. Sapratām, laiks ir. Es paņemu, aizbraucu uz barberu, man tur nogriež sānus, līdz bārdē vēl netika, augšē netika. Man raksta, ka viss pēc pusstundas jau meitiņa būs pasaulē. Jā, un mans uzdevums bija sagaidīt meitiņu dzemdību zālē. Bet tas viss tik skaisti plūda. Es vispār biju tik mierīga, es uzticos savai vecmātei Sanitai jau 2. reizi. Es esmu vispār viņai bezgalīgi pateicīga. Arī gan ar Rainaru, kad dzīva dēliņš, gan kad Letīcija nāca pasaulē. Un kaut kā viņam man laiž sistēmā zāles, un es vēl humorā zvanu vīram un saku, brauc šurp, neko nogriezīs vēlāk tos man. Esmu ļoti pateicīga gan Sanitai, gan doktoram Kristapam. Viss bija ļoti profesionāli. Atvesaļošanās periods bija diezgan grūts, es teiktu, grūtāks kā pēc 1. ķeizara. Es gan nezinu, vai tas bija tāpēc, ka 1. ķeizarā mani iemidzināja, jo bija diezgan ilgas stundas jau pagājušas un tā nācās darīt. Tad 2. reizē man bija spināla anestēzija. Un tad, aizbraucot mājās, it kā liekas, ka viss kārtībā, jo slimnīcā ir dotas zāles un viss ir labi. Un tad aizēju gulēt un nākamajā rītā liela nevarēja izkāpt no gultas. Un es pat teiktu, ka pirmā sāpēja mugura sākumā, kas man īstenībā pēc 1. ķeizara nebija. Un tad man bija diezgan liels šoks, un es biju satraukusies arī vienu brīdi. Un atkal rakstīju, protams, vecmātei Sanitai, kur man nomierināja, un ka tā ir jābūt un ka viss kārtībā. Un ieteica arī, kādas zāles es varu padzert, ja nebūtu vīrs, kas tiešām pieceļ no gultas, tad burtiski, tad es nezinu. Mums arī ļoti palīdzēja mana mamma, kas pārņēma stafeti, lai parūpētos par pirmo bērniņu tās dienas. Tās pirmās stundas pēc ķeizara ir tās vissvarīgākais, ka blakus ir tomēr, ja ne tā nav vecmāte, tad tas ir vīrs, jo vecmāte jau visu laiku nav blakus. Tikai tad, kad mēs pasaucam, vai tiešām, kad nav variantu, tad vīrs ir tās stundas pirmās blakus un palīdz to bērniņu pažūžina un pieliek pie mammītes, jo ir grūti. Ir skaisti, bet ir grūti. Bija ļoti daudz situācijas, kurās pēc dzemdībām es sazinājos tiešām ar Sanitu vecmāti, un man pat bija tā brīžiem neērti. Man likās, ka es par daudz traucēju vai ko, bet es saprotu, ka nav varianti, kam tad vēl es prasīšu. Un tad es rakstīju viņai, bija reiz, kad es pat zvanīju, un tiešām ļoti laipni atbildēja un visu izstāstīja un bija gatava arī uzņemt. Tāpat arī doktors tiešām ar lielāko prieku izstāstīja visu, kas un kā.
Un tāpat es biju dzirdējis, ka man pazīstamā draudzenes ir zvanījušas pat uz nodaļu. Ja pat nav bijis līgums ar vecmāti, ir zvanījušas uz nodaļu un jautājuši, un viņām atbild uz visiem jautājumiem. Tā kā tas nav tā, ka tu izej no slimnīcas ar bērnu, tagad nav kam piezvanīt un nav kam pajautāt. Pirmajā reizē man bija līgums ar vecmāti. Arī tas stāsts bija tāds, ka mēs piedalījāmies Vidzemes slimnīcas nodarbībās pirms dzemdībām, klausījāmies. Un Sēnīte vecmāte vadīja šīs nodarbības. Un man vispār bija pilnīgi tukša bilde par to, kādas ir vecmātes, kurai vecmātei lai piezvana, ar kuru slēgt līgumu. Un tā kaut kā viņa vadīja nodarbības, un mēs ar vīru klausamies. Un kaut kā bija tā siltā sajūta, ka tu jūti, ka tas varētu būt tavs cilvēks. Un tad mēs viņu uzrunājām pirms gada toreiz. Varu viennozīmīgi teikt tēviem, ka tas ir tā vērts. Tas process ir interesants, visu to piedzīvot. Tas brīdis, kad tu pirmo reizi to bērnu ieraugi, ka tev viņu iedod rokās paturēt, pirmo reizi saģērbt. Ja. Tas ir, un tā, ka bērns atver acis un tu pirmo reizi nodibini acu kontaktu ar viņu. Jo man bija pārsteigums, man likās, ka bērni no sākuma tā kā, tā varbūt acis peldēs. Jā, bet puika, kad puika pirms gada piedzima, es viņu paņēmu rokās, viņš acis vaļā un taisno no acīs skatās virsū. Viņš man pēta seju. Es domāju, kā varbūt es prasīju vecmātei, vai tiešām viņi, ka piedzimst, viņi redz. Viņa teica to, ka tūmā viņš redz. Jā, un kad piedzima meitiņa vairāk turēja acis ciet, viņa vairāk gribēja ēst, bet arī kā aciņas vaļā, tā uzreiz visu pēta un tā sajūta ir tiešām. Tā ir tā vērta, viennozīmīgi. Ģimene tas ir komandas darbs. Un tā arī mēs par to runājām un vienojāmies, kad bērns piedzimst, ja sieva nevar, tad visu dara vīrs. Ja, kad vīrs nevar, tad sieva dara. Un tad mēs tā pa maiņām arī veiksmīgi visu sadalījām. Un, jā, es viennozīmīgi novēlu visiem tēviem to piedzīvot, nebaidīties, būt stipriem, būt atbalstam.